turpinās priecēt. Vai es neticu, ka mēs esam tik maz palikuši, stāvējiet un dzenat visas augšā uz apbalvošanu! Iet dusmīgais tiesnesis Ļoņam, kuldīga, kurim kuldīga, paši uzvarētāji. Jau dzer! Iver, ko tu tur vicinies, ja tev pārējā komanda nav? Nav! Lejā ir! Kur viņi ir? Nu vai Stavkas dāv ārā? Stavkas dāv ārā naudu rod! Jā! Uzvāries! Nē, es tikai prasīju uzvāries! Joprojām gaidām visus uz apbalvošanas ceremoniju. Ir nāc tikmēr pastāsti statistiku, uz ko lika, cik lika, kāpēc lika un cik ir vinējuši un cik ir pārsvarā zaudējuši. Tātad sākam vispirms ar sieviešu grupu. Cik tev ir vārdu pasaka vienkārši? Nu pagaidi, sāksim ar sieviešu grupu. Visvairāk likmes tika izdarītas uz meiteņu grupā uz Evijas Bules. Viņai no Dobeles, viņai bija 5 likmes. Un tad bija Liena Kalniņa Ventspils, viņai bija 3 likmes. Bija arī uz tevis 1 likme. 1 likme. Paldies, tev vienam, tev mīlu! Tad bija vīrieši amatieru grupā, bija uz mani 2 likmes, Sondors bija 4 likmes un 1 likme uz Talsi Kaspars. Profesionāla grupa. Tātad visvairāk likmes tika izdarītas principā vienādi gan uz Jāna Šita, gan uz Maraco Mākina, par 7 likmēm uz katru. 7 likmēm uz katru. Tad bija vēl izdarīts likmes uz Kaupužu, 4. Jā, tas arī viss. Par likmēm. Kāpēc uz Ļoņu Nav aprēķināts, man liekas, ka es no savas to pieliku. Viņam vēl bildes kabatas ir. Bet plusā, jā? Nu sākā ir, taču viss savējā ir plusā. Jā, labdarībā, jā. Tā, gaidam joprojām, es neredzu Māru Šilderi. Māris Maskačka nav. Ivarī, vismaz ziemenē sanās. Māri beidzēja savu garšīgo sautējumu un nāca augšā. Lietas nost arī Aleks teiz zvana. Pagaidīs. Māris ir priekšā? Jau priekšā. Kādu mūziku gan vajag fonā, kādu šeit jau mēs sarunājām kādu uzvarētāju. Tātad sāksim mēs vispār ar bliezēju turnīru, kurš mums norisinājās paralēli. Sieviešu cīņā ļoti intensīva cīņa notika starp 2 bliezējām. Un beigās tomēr vinēja kuldīgas pārstāve Māra Speciusa ar 700. Jānis Šits liek pateikt, viņš arī kuldīgā nevis. Parād, ko tu esi vinējusi, godu vietā Klonvēkas bliezēja 2012. Aplaicēt! Un viņai bija 725 punkti. Diezgan daudz, čaļiem pat nebija tik daudz. Urā!
Tev ir komentārs, komentē, kā gribi liest. Tas nav svarīgi, kā plies, bet lūdzu turpmāk man sauc par Toru. Tas neviet uz klusuma brīdis gribēt. Ok, klaunēkas Toru 2012. Bet veicināšanas balvu saņem arī otrā spēcīgākā meitene sitieni, jo viņa atpalika tikai par 2 punktiem. Agata Dombrovska no Veicināšanas. Agate, ko jūs mājās darat, tik jūs strīdaties? Jā. Ja zilumi, tad zinām, kāpēc. Tātad, taradadam. Sākam ar dāmu premjerlīgas apbalvošanu. 3. vieta dāmu grupā Marija Šemjakova. Kas ir svarīgi arī pieminēt dāmām 3. vietā? Viņa saņem 15 eiro dāvanā un 2 ielūgumus uz Nacionālā teātra izrādēm. Otrā vieta dāmu grupā Sīvā cīņā, tiešām Sīvā cīņā, kuru diemžēl uzvarēja arī mani. Agate Dombrovska Merķelis, otrā vieta. Arī Agate saņem naudas balvu 25 eiro apmērā un teātra biļetes. Es viņu apsolīju un vēl tā dabūt preka dabujām. Aiziet. Kas ir atšķirīgi no iepriekšējā gada dāmu kausam ir rozā kausi. Un mūsu tikpat stipra kā mūsu bliezēja, bet visstiprākā bliezēja biljardā ir Jūlija Krasjakova. Reizē 1. vietā. Aplausi Jūlijai, arī Jūlija saņem naudas balvu 35 eiro apmērā un arī ielūgumus no Nacionālā teātra izrādes. Urra! Pārējiem pie kungiem, Premjerlīga. Smagi gāja, ilgi gāja. Un 3. vieta Premjerlīgā Spartaks Kārlis Ševels. Aplausi Kārlim, un arī Kārlis saņem naudas balvu 25 eiro apmērā. Un Kārlim noderēs arī enerģijas dzērienu. Tieši tā. Urra! Otrā vieta Premjerlīgā. Cilvēkam, kas parūpējās par mūsu pusdienām ar pasaulē visgaršīgāko saltējumu, Mārim Šulim! Un Māris saņem naudas balvu 40 eiro apmērā. Man ir paldies būs. Pirmā vieta. Haralds varēs būt lepns Premjerlīgā. Pirmā vieta. Andim Taurenim, Taurenim, pēc zinām paņem, jo arī tev ir naudas balva 60 eiro apmērā.
Ziemeļi vēl pēc tam nāca meitenes un prasīja, kas tas bija par smaidīgo puisi. No šī brīža viņam ir iesaukts smaidīgais puisis. Super! Un viena no galvenajām cīņām - Superlīga. 3. vieta. Tost mūsu Klondaikas Edgars Purvalis, 3. vieta Superlīgā. Uzvacošās zvaigznes Edgars. Un arī Edgars saņem naudas balvu 40 eiro apmērā. Otrā vieta - Superlīga. Pagājušā gada čempions Marčēlo! Ievēr patīk fočēties, to mēs zinām. Visi nākotnē par jums. Un Marčēlo arī saņem naudas balvu 70 eiro apmērā. Superlīga! Pagājušajā gadā šis čalīts neveiksmīgi viņam iznāca Iglozē un beidz spēli diezgan ātri. Šogad es ļoti daudz no Ivara pa telefonu viņa dzirdēju. Viņš jau 2 mēnešus iepriekš, bet viņš ir profiņos. Ok, man atstāja amatieros, bet viņš ir profiņos. Zinām. Un tā cīņā 3-1 uzvarēja Maracela Mārtiņš. Klondaikas darbinieku biljarda čempionāta 2017 aiziet! Un viņš kā mūsu līderis saņem balvā 100 eiro! Notiks laistīšanās, es tā jūtu, būs laistīšanās. Un jā, maratam! Bet tas vēl nav viss, kā jūs jau visi zināt, mums ir arī svarīgi noskaidrot spēcīgākās filiāles, respektīvi kopvērtējumu. Bet 3. vieta - biljardu Klondaikas darbinieku biljardu čempionātā 2012. 3. vieta - Haris vēl priecīgāks paliks. Vecrīgas filiāle! Ziniet, kā viņiem 7. decembrī ir atklāšana jaunajām telpām, un būs 2 smuki diplomi, ko nolikt. Sarunāsim ar vecu, lai plauktiņš ir kausiem. Vai ne? Tieši tā. Ideāli. Otrā vieta. Filiāļu kopvērtējumā. Es nezinu kā. Pateicoties Ivara spekulācijām vai Marata atbalstītājiem, bet otrā vieta iegūst Klondaikai. Un kā jūs jau dzirdējāt, pie Ivara ir nākamais posms darbinieku biljarda turnīram.
dziesmu atkal